Visu acis raugās uz kriptotirgiem, jeb precīzāk uz to, ko dara bitkoins. Vadošie investori un tirgus analītiķi ir viensprātis, ka bitcoin buļļa kāpiens ir sācies. Un šī iemesla dēļ es šajā video paskatīšos uz bitcoin līkni, pastāstīšu, kā es investēju kriptotirgos, un pastāstīšu arī to, kāpēc es publisko akciju portfolio šajā kanālā vairs neturpināšu. Katra veiksmīga investorā kopējām portfolio ir jābūt labi diversificētam. Un nu jau patiešām gandrīz katra saprātīga investora portfolio daļu aizņem arī ieguldījumi kriptotirgos. Agrāk teica, ka tie ir apmēram 5% no kopējā portfolio, vēlāk 10%, pēc tam jau 15% un dažreiz pat 25%, kā arī ir vesela virkne kripto investoru, kuri pelna tikai ar kriptotirgiem. Un ja līdz vēl kaut kādam noteiktam laikam mēs varējām teikt, jā, viss tur spekulācija, mēs nevaram zināt, kā tas tur būs, kā tas attīstīsies, bet pēdējais gads ir parādījis, ka jau lielie vaļi, finanšu vaļi, kā viņi tiek saukti, ir izveidojuši fondus un piedāvā cilvēkiem investēt gan bitcoinā, gan etīrium, gan citās vadošās koinās, kā arī pat bankas piedāvā iespēju nopirkt vai pārdot kripto. Tāpēc loģiski skatoties, kripto ir kļuvusi par realitāti. Un ja šobrīd notiek buļļa kāpiens, ja, man ir live šobrīd atvērta arī diagramma. Kripto šobrīd atrodas pie 91 000. Es esmu kombinācijā BTC, USDT. USDT atbilst dolāra vērtībai. Jā, mēs redzam, ka buļļas skrējiens ir sācies. Un tagad varbūt kāds, kas pirmo reizi klausās un ieraugot šādu te kāpumu, un ieraugot to, ka cena ir pie, atļauj man to izrunāt, 91 423, domā, vai es esmu nokavējis. Sākumu, kad bitcoins vēl bija pāris dolāru vērtībā, protams, kā lielākā daļa ir nokavējusi. Bet vai mēs esam nokavējuši iespēju pelnīt ar kripto? Noteikti nē. Bet visādā ziņā tas, kas ir šobrīd jāsaprot, ka kripto tirgus ir ļoti volatīls tirgus. Paskaties, šeit kritums uz leju pa 50%, pēc tam atkal pa 50% augšā šeit. Iepriekšējais lielais kritums pa 77%. Pēc tam atkal uz augšu mēs te esam pa 545%. Liekas kosmos, jā. Un šādu volatilitāti mēs varam izturēt tikai un vienīgi tad, ja mums ir stratēģijas punkts. Ja tev nav stratēģijas, tu sadedzinās naudu. Laba tēmas izpratnē būtu vēl vienreiz lūdzu noskaties video, kas saucās Kā iesācēji zaudē naudu dēļ emocijām, un es gribētu teikt arī caur nezināšanu. Jo kas šobrīd notiksies, kad sāks komunicēta šī te lielā cena, tad daudz domās, nu ja jau kāpja bullis ir sācies, tad es tagad likšu iekšā naudu un uztaisīšu lielo naudu. Bet paskatāmies kopā, ja, kādas tad ir prognozes bitcoinam. Es tagad samazināju mazliet pārskatu. Šobrīd cena 91 000.
un nākamā psiholoģiskā cena ir kaut kur pie 100 000. Nu? Un tālāk tiek runāts, ka šajā pieejamā bitkoins varētu kāpt uz 120 000, 140 000, varbūt līdz 180 000. Jā, un ko tad tagad darīt? Bet skaties, šīs cenas pirmajā brīdī liekas lielas, bet izmēram tātad šo te nākamo cenu līmeni, kurš ir gan psiholoģiski, gan visādā ziņā pamatots. Ja no šī brīža cenas tie ir 9%. Tātad, ja tu šobrīd iekāp bitkoinā, tad līdz nākamajai pretestības līnijai tu maksimāli nopelnīsi 9%, kurus tu visdrīzāk eiforijā un cerībā uz vēl lielāku peļņu neizņemsi, nerealizēsi. Tad pieņemsim, ka nākamais līmenis ir šie 120 000. Tie ir 30%. Ja? Jo summa, kuru tu ieliec, no tās summas jau tu dabūni peļņu. Lielākais peļņas pieaugums, protams, ir tiem, kas nopirka pa $10. Ok. Un tagad mums ir jāsaprot tāda lieta, kas ir atkārtojusies līdz šim visos buļļu tirgos bitkoinam. Bitkoins nosaka parādi. Un šī kārtība ir līdzīga kā parādēs, jā. Kad tur pa priekšu iet, nezinu, kaut kas, un pēc tam vēl, nezinu, karaspēks, pēc tam tanki, un pēc tam vēl kaut kas, un pēc tam, nezinu, publika. Nekad neesmu ar to nodarbojusies, bet kriptotirgos, ar kriptotirgiem gan es esmu nodarbojusies. Un vispirms ir tā, ka kāpj bitkoins, un pēc tam, kad bitkoins sasniedz savu augstāko punktu un sāk lejupslīdi, tajā brīdī sāk šaut augšā tā saucamās altkoinas, jeb vecās koinas. Ar ko tas ir saistīts? Tāpēc, ka lielie tirgus spēlētāji paņem peļņu no bitkoina un liek to iekšā altkoinās, jeb vecajās koinās. Pēc tam, kad šauj augšā vecās koinas, tad atkal no tām paņem peļņu un tad liek iekšā tā saucamajās sūdu koiniņās, jeb šitkoiniņās, kuras arī var kaut kāda koina, kurai vispār nav nekāda pamatojuma, ņem vienkārši uzšāva augšā 500 vai pat 1000%. Bet neviena šī cena augšā nepaliek, tāpēc, ka kriptotirgus iet augšā lejā, augšā lejā, augšā lejā. Un ja tu nezini, ko ar to darīt, tad tev īsti nav ko darīt tajā tirgū. Vai arī vēl viena stratēģija ir ieliec summu, aizmirsti par to un paskaties uz viņu pēc 20 gadiem, tad varbūt viņa būs arī izaugusi. Vēl par sūda koiniņām. Un, ja buļļa tirgus ciklā šīs te ir kāda sūda koiniņa, kura vispār nelec augšā, nu tas ir norakstīts projekts. Ok, tātad bitkoins, pēc tam iet līdzi vecās koinas, un pēc tam iet līdzi šitkoinas, jeb sūda koiniņas. Tā tas ir bijis iepriekšējos ciklos, un tā tas visdrīzāk būs arī šajā ciklā. Kā es investēju kriptotirgos? Lielākā daļa manu kripto ieguldījumu stāv ārpus biržām, jo, lai vai cik populāra un zināma birža, mēs vēsturiski zinām, ka jebkura birža var aiziet pa burbuli. Tāpēc biržās es turu tikai tik daudz līdzekļus, lai pavairotu savu portfolio ar kriptobūtiem. Kas ir kriptobūti? Tās ir stratēģijas un konkrēti signāli, kuri tiek doti katru dienu paņemtu profitus un vienlaicīgi
akumulētu noteiktas koinas, kuras esmu izvēlējusies. Es tagad domās paskatījos atpakaļ uz šo teikumu, un es saprotu, ka, ja tu esi iesācēji, tad vēl tev likās kā Ķīnas ābece, bet es labprāt tev parādīšu, tad kā tas izskatās praksē. Skaties, un šeit tu redzi piemēru no tā, kā tas darbojas. Šie būti uz noteiktām iestatītām stratēģijām veido treidus. Un es katru dienu saņemu mazus profitus, kas ir labākais, ka tas ir tā saucamais hands-off režīms. Vienīgais, kur man ir jāpieliek enerģija un fokus, ir iestatot šos būtus. Pēc tam viņi darbojās paši. Principā es vienkārši mēneša beigās paskatos, cik ir bijusi peļņa, un nomaksāju nodokļus un ļauju būtiem strādāt tālāk. Un šis mazliet atšķirās no visa, ko cilvēki ir dzirdējuši par kripto investīcijām, ka tur, nezinu, vienā naktī tur palika pa miljonāru vai kaut kā līdzīgi. Šeit tu redzi, ka tās summas ir mazas. Šeit ir profiti, ja? Tas ir, piemēram, 1,49, 1,62, 1,25. Paskaties, cik daudz, cik samērā daudz treidi notiekās vienas dienas laikā. Principā ir tā, ka tādā parastā ritmā ar būtiem es taisu apmēram 9% mēnesī. Bet tie buļļa, tie ir krietni vien vairāk procentu mēnesī. Un kas ir plus? Kā būtiem mums nav vajadzīgi tik lieli ieguldījumi, kā piemēram akcijās vai opcijās vai nekustamajos īpašumos, lai sāktu kaut ko dabūt. Principā mēs šeit varam likt jau strādāt būtam ar 100 eiro. Vienīgais tad tie rezultāti nebūs tik interesanti. Un pie tās daļas, kas man stāv biržā, tie vidēji ir 10, 15, 20 eiro dienā. Kas mēnesī sakrājās jau interesantās summās. Un, protams, tad, kad nāk buļļa tirgus, kad lec augšā pats pēdējais sūdiņš, es atvainojos, ka saku sūdiņš, bet viņas tā arī saucās sūda koina, shitcoin. Tad, jā, neskatoties uz visu, paliekot pie labas diversifikācijas, šis te procents var būt daudz lielāks. Tātad es investēju bitkoinā, man patīk pavairot savu kripto portfolio ar kriptobotiem, un es investēju noteiktās koinās ar vidējās cenas stratēģiju. Līdzīgi kā es to daru arī akciju tirgos. Tā, mēs šeit esam atpakaļ pie bitkoina, un šeit ir tas, ko es teicu, ka šie te līmeņi pašam bitkoinam šobrīd nav interesanti. Ja? Pie 100 000, ja tu šodien iekāp, tie būs plus 10%. Pie 120 000 tie būs 30%. Ja? Paskatāmies uz trendīgiem projektiem. Vēlreiz šis nav investīciju ieteikums nekādā gadījumā. Vispār mans ieteikums ir, ja tev nav stratēģijas, tad tev kripto tirgu nav ko darīt. Bet paskatāmies uz Render projektu. Novembra laikā ir uzkāpis pat 94%. Un vesela virkne, ja es vienkārši paņēmu kā piemēru. Un ieguldījuma summa nav 91 000, bet ja, novembra sākumā bija $4. Tagad pacēlēs augšā līdz $8. Paskatāmies tā saucamās memkoinas, ja, kur vispār vērtība ir 0,0000835, bet no novembra sākuma, ja, līdz tikko pāris dienas atpakaļ bija uzlicis uz augšu pat 200%, un tagad pakrities pa 50%, bet tāpat tās ir 150% peļņa. Ja, bet neļaujies apreibināties no šiem te lecieniem,
Šīs te sūda koiniņas dara tad, kad bitkoins iet pa priekšu, bet tāpatās kā viņas uzlec, tā viņas arī nokrīt. Ja, un ja nav stratēģijas un ja kā paņemt peļņu no šiem lecieniem vēl vienreiz, kad kriptotirgos nav ko darīt. Tad labāk ar krājplāniem akciju tirgos, bet aizmirstam par kriptotirgiem. Ok. Jā, tas ir tas, kas mūs sagaida. Aiziesim uz normālu līkni, atpakaļ pie bitkoina. Un tagad varbūt tev radās jautājums, jā, bet ko darīt? Un jā, es arī gribētu apmainīties pieredzē un kā iestatīt kriptobotus un kā vispār neapjukt šajā situācijā. Tad es varu atkārtot to, ko es esmu teikusi jau līdz šim. Es aicinu tev pievienoties investoru domu biedru grupai, kur mēs par šīm lietām varam runāt katru nedēļu, kur es padalos ar informāciju un ar stratēģijām, kuras tu vari patrenēt demo kontā un pēc tam apmainīties pieredzē. Un runājot par pieredzes apmaiņu, šobrīd ir tā, ka caur mākslīgo intelektu mēs dabūnam, cenzētu, bet diezgan kvalitatīvu informāciju. Tas, kas mūs kā cilvēkus ved tālāk, tiešām ir pieredzes apmaiņa. Ja, kā es to darīju, kā tu to darīji, kā tu nokārto nodokļus, varbūt kurš tev pie tā palīdzēja, kurā valstī, kādu stratēģiju, kā iestatīt. Svarīgi, kāds ir mans nākamais līmenis. Ja? Runājot par nākamo līmeni, es pieņēmu lēmumu publisko akciju portfolio šajā kanālā vairs neturpināt. Un proti, es savus treidus, skaidrojumus, informāciju, ar to es dalīšos tikai ar tiem, kuri ir domu biedru grupā. Tāpēc, ka pieredzes apmaiņa ir zelta vērtībā mūsdienās. Kontakti ar domu biedriem ir vislielākā vērtība. Tas ir viens no iemesliem. Otrs no iemesliem ir tas, ka es šo publisko portfolio tiešām atvēru tikai priekš skatītājiem. Un šobrīd, kad noteikti nākamajos mēnešos norisināsies dažādi politiski, ģeopolitiski notikumi, es savu uzmanību pastiprināti vēršu uz saviem portfolio, kas ir pie brokeriem, kas Latvijas iedzīvotājiem nav pieejami. Tāpēc tas nebūs pārāk interesanti, kā arī es rēķinoties uz to, ka akciju tirgos varētu būt sagaidāms kritumi, iešu atpakaļ uz pastiprinātu uzmanību, pievērsīšu opciju tirgiem. Tātad tas vairs nav iesācēju līmenis, un es gada laikā parādīju, kā var uztaisīt 26% plus. Ja šobrīd sāktu, tad rezultāts būtu līdzīgs, un runa nav par to, ka es turpinu, runa ir par to, ka tu iemācies stratēģijas, kā viņas pielietot, ka tev parādās sarunu biedri, ar kuriem runāt par stratēģijām. Ja tev apkārtnē šobrīd nav sarunu biedri, ar kuriem runāt par stratēģijām, par investīcijām, par izaugsmi, tā skaitā par personības izaugsmi, par veselības izaugsmi, par veselības nostiprināšanu, par smadzeņu veselības nostiprināšanu. Ja, tad vienam būs grūti sasniegt jaunus mērķus. Tāpēc es tevi aicinu uz investoru domu biedru grupu, kā tai pievienoties, raksti man uz kapitāla-kods@gmail.com, un šajā kanālā es vienkārši turpināšu informēt par investīciju jautājumiem, jo vēl vienreiz kopējais portfolio sastāv no vairākām pamata kolonām. Kā mēs redzam, kripto ir ieņēmis arī svarīgu vietu
investoru pasaulē, tāpēc ignorēt to būtu muļķīgi, bet arī vienkārši uz dullo liekt iekšā būtu muļķīgi. Bet iemācīties jaunas stratēģijas, piemēram, kā iestatīt kripto būtu, lai ar mazām investīcijām sāktos cash flow katru dienu, nu, es domāju, ka tas ir to vērts, ar to nodarboties. Es novēlu, lai tavs portfolio ir plusā, un ja tu esi sekojis līdzi pagājušā gada akciju portfolio attīstībai, un pie sevis saki, jā, es gribu uzzināt vairāk par šīm stratēģijām un arī tās izmēģināt, jā, tad raksti man. Jo būsim godīgi, jā, nākamie ģeopolitiskie notikumi būs radīti uz to, lai maksimāli ieviestu digitālo naudu, kur attiecīgi, ja kāds nebūs vēl sācis nodarboties ar investīcijām, portfolio diversifikāciju, tad iznākums būs atkarība no valsts lēmumiem. Un mēs redzam to, kas notiek ar tiem, kas ir atkarīgi no valsts lēmumiem, piemēram, pensionāri. Kad mēs augām, mēs skatījāmies, nabaga pensionāri. Šobrīd nekas nav mainījies, un pēc 10, 20, varbūt 30 gadiem katrs atradīsies turpat, kur ir šodienas pensionāri. Un šo iekavās nolemtību, pēdiņās nolemtību mēs varam izbeigt tikai tad, ja mēs atbildību par savām finansēm uzņemamies paši. Es tev novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā, un es priecāšos ar tevi tikties domu biedru grupā.